Izraēla nosūta 12 iznīcinātājus uz apvienoto karalisti, kamēr Spānijā ir 12 mirušie dienā, kuru raksturo militāra rosība klusuma ieskauta. Un arī civilā traģēdija, kas vēl var pieaugt. Aviācijas novērotāji reģistrēja iznīcinātājus, kas nosēdās Lielbritānijas bāzē Rafī Fairford pēc vairākiem mēnešiem, kas pavadīti Izrēlā. Vienība bija ieradusies Ouda aviobāzē Negevas tūkstnesī februārī, kad Vašingtona paplašināja savu klātbūtni saistībā ar karu ar Irānu. Tagad šo lidaparātu aiziešana rada nopietnus jautājumus. Spēku samazināšana, operatīvā rotācija vai dārgu resursu preventīva izvešana pirms nākamās eskalācijas. Vienlaikus Spānija saskarās ar traģēdiju dienvidos, kur meža ugunsgrēks pie Los Galardos, Almerijas provincē, ir sasniedzis iedzīvotājus un turistus, atstājot upurus, kas atrasti transportlīdzekļos un evakuācijas ceļos. Sākotnējie brīdinājumi ziņoja par 12 bojāgājušajiem un 23 pazudušajiem. Savukārt vēlākas varas iestāžu un lielo aģentūru atjauninātās ziņas norādīja vismaz uz 11 bojāgājušajiem un 19 pazudušajiem. Vašingtona atkāpjas vai tikai pārpozicionējas? Kāpēc iznīcinātāji tika izvesti tieši tagad? Kā šī rīcība maina jaunas eskalācijas risku? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Izrēlā neviena amatpersona nav paziņojusi, ka izvešana nozīmētu misijas vai kara beigšanu. 2026. gada 24. februārī Amerikas amatpersonas apstiprināja, ka aptuveni 12 F-22 ir nolaidušies Izrēlā. Palielinoties spiedienam uz Irānu, tajā laikā publiskotie satelīta attēli parādīja 11 lidmašīnas Ovidā, kamēr Izraēlas raidorganizācijas ziņoja par 12. Šī klātbūtne bija politiski nozīmīga, jo tā novietoja vienus no Vašingtonas vērtīgākajiem aviācijas līdzekļiem ļoti tuvu konfliktam un parādīja, ka Donalds Trumps nepaļaujas tikai uz arābu valstu bāzēm, lai uzturētu savu spēku reģionā. Vēl nav paskaidrots, kurā brīdī tas notika. Saskaņā ar detalizētu Pentagona paziņojumu, tas neapstiprina, ka visi 12 sākotnēji paziņotie iznīcinātāji būtu pametuši Izraēlu kopā, kā arī neskaidro, kur atrodas pārējie lidaparāti. Droša informācija. A informação segura neste. Saskaņā ar detalizētu Pentagona paziņojumu, drošā informācija liecina, ka kara samazināšanās dēļ Vašingtona iespējams samazina modernu lidaparātu apjomu pie Irānas, jo tūlītēji gaisa pārākuma nepieciešamība ir mazinājusies. ASV arī var veikt vienību maiņu, apkopi vai pārdalīšanu uz citu Eiropas bāzi. Vienību pārvietošana arī aizsargātu šīs lidmašīnas, ja amerikāņu izlūkdienas sagaidītu jaunus Irānas uzbrukumus bāzēm Izrēlā. Bez oficiāla paziņojuma abas iespējas joprojām ir iespējamas. Fakts ir tāds, ka pārvietošana notika pēc vairāku mēnešu intensīvas amerikāņu militārās infrastruktūras izmantošanas reģionā. F-22 izvešana nenozīmē, ka Izraēla būtu pārtraukusi savas operācijas. Izraēlas aizsardzības spēki Ziemeļu Gazas joslā paziņoja, ka ir iznīcinājuši 5 Hamas tuneļus, kuru kopējais garums bija aptuveni 2 km. Saskaņā ar militāro paziņojumu, šīs būves atradās Izraēlas kontrolētajā pusē, pamiera līnijā. Un operāciju vadīja rezervisti no 14. bruņotās brigādes, kuru vēlāk nomainīja 179. brigāde. Tā ir darbība, kas parāda nepārtrauktību uz zemes pat tad, kad daļa no amerikāņu aviācijas maina savu pozīciju. Izraēla arī turpināja izdarīt spiedienu uz Hezbollah infrastruktūru.
Izraels spēki ziņoja, ka ir atraduši objektus ar palaišanas iekārtām, ložmetējiem, sprākstvielām, raķetēm un citiem ieročiem, kas pēc armijas teiktā bija paredzēti. 28. jūnijā Izraels valdības apstiprinātā operācijā tika iznīcināts vairāk nekā 200 metrus garš tunelis Maģdala zonā, kur atradās simtiem ieroču un pārejas punkti. Hezbollah nosodīja šīs darbības kā pamiera pārkāpumus, kamēr Izraela paziņoja, ka nepieļaus grupējumu militāro atjaunošanos drošības joslā. Pilnīgi cita krīze, bet tikpat steidzama. Ugunsgrēks sākās Almerijas reģionā un ātri izplatījās sausās veģetācijas, ekstremāla karstuma un stipra vēja dēļ. Glābšanas komandas atrada upurus sadegušās automašīnās un vietās, kur cilvēki bija mēģinājuši aizbēgt kājām. Varas iestādes paziņoja, ka liela daļa bojāgājušo bija ārzemnieki, un 4 upuris, kas atrastas automašīnā ar stūri labajā pusē, iespējams bija briti. Vairāk nekā 150 ugunsdzēsēji un apmēram 220 militārās ārkārtas vienības locekļu tika mobilizēti, kamēr ceļi tika slēgti un iedzīvotāji evakuēti no bīstamajām zonām pirmajās stundās. Sākotnējās ziņās tika minēti 12 mirušie un 23 pazudušie. Pēc tam Reuters un Associated Press ziņoja par vismaz 11 mirušajiem un 19 pazudušajiem, kamēr meklēšanas darbi vēl turpinājās. Šī atšķirība nemazina traģēdiju. Tā parāda, ka ugunsgrēks vēl joprojām bija aktīvs. Glābšanas komandas turpināja ieiet izdegušajās teritorijās, un varas iestādes centās apstiprināt to cilvēku vārdus, valsts piederību un atrašanās vietu, kuri vēl nebija sazinājušies ar saviem tuviniekiem. Irānas režīms izmanto Alī Hameneja bēres, lai uzturētu mobilizāciju pret Donaldu Trumpu un Izrēlu. Mačadā grupa sadedzināja lielu Donalda Trumpa rotaļlietas stilā veidotu attēlojumu ceremoniju laikā, kas iezīmēja bijušā augstākā līdera apbedīšanu. Paskaties, vai zēdos manā kļūst par Al-Mu'minu. Pret Begu Heidar Heidar. Viņš tika apbedīts imāma Rezā svētnīcā pēc garām ceremonijām. Tikmēr viņa pēctecis joprojām nebija publiski parādījies, lai izkliedētu šaubas par režīma jauno vadību. Tiek apgalvots, ka tas ir Irānas spēki ar nesprāgušu VDU-42B kaujas galviņu, kas saistīta ar amerikāņu raķeteti AGM-158. Materiāls tika izplatīts ar atklāto avotu izlūkošanas kontu starpniecību un vēl nav saņēmis pārliecinošu neatkarīgu apstiprinājumu. Ja identifikācija tiks apstiprināta, šis gadījums būs propagandas iegūms Teherānai un radīs bažas Teherānā. E despertará preocupação em Washington par militāro komponentu izstādi. Liels paldies, ka noskatījāties šo video līdz beigām. Atbalstiet mūsu projektu un sniedziet finansiālu ieguldījumu, izmantojot PIX atslēgu, kas redzama jūsu ekrānā. Mēs esam neatkarīgs kanāls, kas koncentrējās uz to, lai sniegtu jums patiesu informāciju. Jūsu ieguldījums palīdz mums turpināt pastāvēt.